Sveiki, mīļiši! Mēs esam dievīgi skaistā Nacionāla parkā pie dabas ar dabas meitu un 3 bērnu māti Alīnu. Un šodien mēs parunāsim par ļoti veselīgām lietām, kā veselīgu pārtiku, sava veida nutricionoloģiju un arī par garīgumu. Bet sāksim mēs ar to, ko tu man uzrunāji ar tavām garšīgajām vegāniskajām bumbiņām. Ar praktiskajām lietām. Jā, tā viss sāks no bērna. Jo, lai mums nebūtu, mēs neaizlidot līdz lidmašīnai. Mums ir jāsāk ar vēderu. Kā tev viss, tas pēc būtības sākās, jo tās, kā tu to vari pasniegt un tās zināšanas, cik daudz tev tajā ir un cik tu to tīri no sirds pasniedz, tas man vienkārši tā, wow! Cilvēkiem tas ir jāzina, kā šitā var taisīt ēst. Kā man tas sākās īstenībā, ja tā paņem to laika griezumu, tas nebija tā, ka tas ir tā pēdējos gados, tagad man tāds kaut kāds tāds, pilnīgi tāds jauns it kā pavēries tas horizonts. Īstenībā tad, kad es sāku to darīt, es sapratu, ka tas pirmsākums īstenībā ir bērnība. Un tas viss ir sācies no tā, kā mums ģimenē mūs audzināja. Jo mums bija tā, ka mums bija pašiem viss sākot ar dārziem, ar lopiņiem, augļu kokiem. Mums bija principā viss, mēs dzīvojām savu veidu mazajā paradīzē. Jā, un mums tā bija pilnīga absolūta norma, ka tev pagrabs ir pilns, tas ir viens, ka tev saldētavas ir pilnas, un ka tev ir pašam savu produkciju. Un mums pat prātā vispār nevarēja ienākt. Bet, teiksim, mums mamma un vecmāmiņa arī, ja mēs kaut ko gatavojām, tas viss bija pilnīgi naturāls. Viņas, teiksim, arī nebija tās, kuras aizrāvās tur kaut kādām šīm ķīmijas tabulām, ja? Un tur izmantot kaut kādas vielas, kas, teiksim, ir, pārtiks ražošanā populārs pieprasītas, bet, tiksim, mājas virtuvē, tas netika vienkārši izmantots. Un tāpēc tāds naturāls ēdiens un pamatbāze mums viņš bija vienkārši kā absolūta norma. Pilnīgi absolūta norma. Un tad vēlāk, principā tas iedīglis ir ielikts bērnībā, un tu saproti, ka tu ēd tikai organisku pārtiku. Un neko citu jau tu īstenībā nedabūni. No kuras puses jūs nācāt? No raganas. Jā. Mūsu tēma. Jā, es oriģināli nāku no raganas, tā kā mēs šobrīd Siguldā esam Turaidā, principā, tā kā tepatās. Turaids muzejā. Turaids muzejā, jā. Mums te taurentiņi balti mūs pavada. Jā, bet kā tev ir, jo būt 3 bērnu mātei, tur ir jābūt riktīgam. Tas ir darbiņš pamatīgs. Un vēl viņus uzturēt tik tīri, tas ir... Jā, tas ir dzīvesveids. Tas ir domāšana un dzīvesveids. To nevar paņemt tā no malas un vienu dienu jā, otru dienu tad nē, mēs atkal ēdam visu pēc kārtas. Jā. Tas tā nestrādā, tas kļūst principā par pilnīgu dzīvesveidu. Kā tu pieredināji bērnus pret visu? Piemēram, es strādāju skolā un pirms tam es strādāju bērnu dārzā. Bērniem iebarot kaut ko zaļu ir liels problēmas. Tas arī ir tas moments, tur tas atslēgvārds ir bērnība. Principā tas ir vienkārši, tas būs ļoti pragmatiski, kā es teikšu, bet tas tā ir, tas ir tas algoritms, ko tu īstenībā iedod tam bērnam bērnībā redzēt. Viņš viņu sāka uztvert par esenci un normu.
un viņam tas liekas, un viņš, principā, tajā sākuma posmā, ja viņš redz, ka vecāki to dara, ja viņš redz, ka praksē to dara visi, nevis vecākiem ir viena veida maltītes, ja viņi ēd visu pēc kārtas, ja, no veikala plauktiem nes mājās visu pēc kārtas, saldumi, kūkas, viss, McDonald's, viss, un viņiem pēkšņi kaut kādi brokoļi uzlikti, ja, teiksim, brokoļu salāti vai kartupelīši, ja, tur tikai loģiski, ka tas bērns, viņam notiks psihē šķelšanās. Viņš neņems organiski pretī, ja tu dalīsi vienam viens, teiksim, ja segments otram otrs. Tāpēc tas ir tas stāsts par domāšanu, tas ir tas stāsts par dzīvesveidu. Un tas ir tas stāsts par to, ka tu integrēji pilnīgi, absolūti visus tos elementus vienkārši pats savā dzīvē. Bet, ja tu jautā, kā es tur, teiksim, ar tām pašām vegāniskajām bumbiņām, ja? Principā tas aizsākums tieši tāds arī bija. Es netik daudz domāju tajā brīdī par sevi. Man galvenais uzdevums bija iedot ļoti labu bāzi un startu bērniem. Un ja es negatavoju mājās pati to visu, es nevaru to nodrošināt. Mūsdienu pārtikas industrija, tas ir... es atvainojos par izteicienu, tas ir farmācijas, teiksim, klientu bāzes veidošana. Jo tu nevari veikalā nopirkt, tā nav pārtika, tu vari nopirkt paiku. Tas nozīmē, ka viņš ar ķīmijām, viņš ir apstrādāts, formaldehīti, sašpricēts, ja? Visi fungicīdi, kas tik tur neiet pāri, ja? Tu jau pārtiku, tu tur nedabūni, tu dabūni principā paiku. Varbūt izklausās skarbi, bet ja paņem to reālo, jebkuram audzētājiem var paprasīt, kā viņš izaudzē. Jūs ticami, neviens negribēs dzirdēt, kas tur tiek likts virsū tajā pārtikā. Es tādu, ņemot vērā to, ka tas backgrounds man pati nāk no mediķiem, nekad neteicu, nekad neiešu uz medicīnu, kuras tagad esmu. Nekad nesaki nekad. Jā. Bet, turisms, turisms ir tāda apgarotāka tēma, bet tur arī ir jābūt struktūrai, tāpēc es tā strukturēti. Tīri to praktiskumu. Tagad ir māte vai ģimene vai ģimenes, kuras vēlētos mainīt kaut ko savā tajā ēdienkārtē. Kā viņam tagad, kā lai viņš to uzsāk? Un otrs, kas ir, ko saka, es saku, mums te visur ir balti, baloži, taurentiņi. Kā lai viņš to uzsāk, tas ir viens. Otrs, atrunas ir, tas ir dārgi. Vai tas tiešām ir tik ļoti dārgi un kur tu tos resursus ņem? Piemēram, es arī nesen gāju un jūnijā mums pabeidzās ievads Ajurvērdā. Tur arī, viss ir ļoti skaisti, ļoti labi, mega daudz zināšanu. Un tur var tikai rakt un rakt. Bet, ja tu to uz praksi pieliec, tur arī bija tādas sievietes, kuras teica, skolotāji pasniedzēji, bet kur jūs iepērkaties? Ir jābūt jāēd šādai došai tas, tādai došai tas, bet kur to dabūt reālam, mirstīgam cilvēkam? Mirstīgam. Tātad par to sākumu, par to pirmo jautājumu. Kā to var vispār uzsākt, ja? Piedod, savādāk nevar uzsākt, tikai šitien, te ir jābūt klikšķim, to nevar savādāk vispār dabūt gatavu, nevar. Man kaut kādā ziņā, man bija viens posms arī jaunībā, kad nebija jau tā, ka studentu gados es tagad ēdu visu organisko, teiksim, mēs no lauku vidas pārēju uz pilsētas vidi, ko tu tur ēdi? Ne jau tu izēji ārā un dabūni savu produkciju, ja tas, kas ir laukos non-stopā, principā tev pieejams vasaras, teiksim, arī nonests pagrabā. Tu sāc lietot to pašu, ko lieto pārējie. Un tajā brīdī, tad man tur organisms, viņš arī bija uzlādēts ar diezgan labu tādu smagu artilēriju īstenībā. Un tas grūdienis, tas nākamais, protams, tad tas ir tas moments, kad tās atvases parādās. Un, protams, ka lielu lomu spēlēja arī, teiksim, mans vīrs, un
šī te kopdzīve visa, jo arī viņš bija šajā iekšā. Viņam arī tas bija pilnīgi absolūti tā kā organiski, un viņš vairāk man iedeva šīs te zināšanas, kāpēc, un man bija tālāk tā prakse. No manas puses nāca prakse, no viņa puses zināšanas, kas it kā arī, tas arī tā. Jo tu esi sirds. Protams, tas it kā tā viss arī ļoti organiski strādā, tieši tā. Tā kā tur ir jābūt tur bez klikšķa, tur ir jāizveidojas sapratnē, priekš kam to darīt. Jo uzsākt vienkārši, tad ir tie momenti, uzsākt var jau jebkurš, ja? Tu vari uzsākt, izdarīt to 3 dienas, 4 dienas, tagad dzīvošu veselīgi, ja? Tas pats, kas ar sportu, ja, ar treniņiem. Bet mēs varam, cik tur, nedēļu, 2 mēs varam izturēt, un tad ir, tu norāvies no ķēdes, Tad ir viss, tad ir atpakaļ kritiens. Tad tiem, kuri... tas sanāk dabiskā atlase vai būs uzlabojums nākamajā dzīvē. Bet ja tā, uz tādu cerību, piemēram, kur tu iepiecies, tev ir kaut kāds saikne ar kaut kādiem zemnieku saimniecībām? Jā, principā jā. Mēs lielu daļu audzējam paši, joprojām man, ja es laukos vienu brīdi daudz arī pati, tagad tā situācija, ir pamainījusies dzīvē, ja es šobrīd esmu pie, dzimtas mājās, tad tur tā produkcija joprojām mums ir pieejama. Visi augļu koki, visi krūmi, mēs paši stādam, mēs paši audzējam, jā. Mēs pērkam tikai to, ko mēs nevaram, principā, izaudzēt, lai gan mums agrāk bija arī lopiņi. Tā kā tas viss ir. Bet arī tad, kad mums, es dzīvoju citā mājvietā, ja, pilsētvides tipa vairāk, mēs meklējām no organiskajām saimniecībām. Kas ir man pa fīču? Tas, ko es ļoti redzu vērtīgu, ir Latvijas augu vide. Tāpēc katrā valstī ir augi, kas ir paredzēti tieši lokāli tur dzimušajiem. Un šis ir ļoti interesants moments, jo ir tādas, tas jau bišķiņi vairāk arī šīm tādām netik pragmatiskajām tēmām, ja tāds tur maz drusiņ tās ezoteriskais piestiens sākās, bet ir tāds novērojums, ka tad, kad, cilvēks pāriet no vienas dzīvesvietas uz citu, ir tāda tendence, ka var nomainīties apkārtējā, principā, flora un pat fauna, jo daba jūt, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Ārkārtīgi izteikti. Cilvēks ir daba. Tieši tā, tā ir simbioze pilnīgākā. Un tas viens no tiem elementiem, ko es darīju, man ir ļoti iekšā... Es ļoti labi jūtu, kurš augs ir vajadzīgs un kurš augs ir tajā brīdī jāpielieto. Un es ievācu, ja turpat cilvēks nevar nodrošināt sev 100% organisku pārtiku, tas vienkārši ir dārgi, loģiski. Mūsdienās to visu nodrošināt, tas ir pietiekami resursu prasošs process. Bet tik daudz, kad savākt augus un viņus izmantot, kaltēt, žāvēt, tējas pulveri, likt viņus klāt, tur ir milzīga bagātība ar mikroelementiem. Milzīga. Jā. Un tu pat vari neizaudzēt to savu kartupeli bio un, gurķu tomātu, bet savākt to, ko mums daba ir pavēlta devus, jo to viņi izaudzē, to mēs neizaudzējam. Tas mums ir dots jau, tikai jāpastiep roka. Jā, tad sanāk, mums ir jāpārvācās uz laukiem. Mums sāk pūst vējš, un es tikko atcerējos, kad mikrofonam es esmu aizmirsus micīt. Tāpēc varbūt kā daram? Pārtraucam vai es aizēju pēc micītes un mēs turpinam? Jā, mēs varam turpināt. Ok. Tad tūlīt vien mirklīti. Maza tehniska pauze. Kamēr retrogradie Merkuri visas ir normāli. Pēdējās vispār tas... Mums viss ir dabiski. Mums viss ir dabiski, dzīvi, naturāli, spontāni. Jo sievietes ir sirds, un sievietes ir daba, un sievietes ir visums, un sievietes ir dzīvība un spēks, un esence, un spontanitāte. Tāpēc es nezinu, neizslēdzu.
Uzgājumīcīt. Nu, redz, dekorācijas jaunas. Jā, tā. Es vienu mirkli vēl paskatīšos, vai tur tiešām viss ir jā. Šodien būs tā. Būs ļoti aizkadriski, dzīvīgi, provizoriski. Nu, mēs tad no tādas ļoti vēderiski sazemētas, garšīgas tēmas pāriesim tad varbūt arī uz to garīgo, jo nu tad dubls 1 un dubls 2. Nu jā, par to pārtiku, nu tad es esmu tā kā sapratusi. Nu, jā, tas pēdējais jautājums, ko es tev gribēju prasīt par sazemējumu un vēderiņiem. Jo tev ir unikālas zināšanas. Nu, vismaz manā apkārtnē, es domāju, ka tev ir unikālas zināšanas. Un arī ņemot tavu backgroundu, tas ir pieredze. Vai ir tā, ka tās tavas zināšanas var kaut kur, pie tevis atnākt pamācīties? Patreiz nekas tāds konkrēts nav, bet redz, kā nāk jauns idejas. Es vienmēr esmu par, ka cilvēki, kuriem kaut kas interesē, viņi droši to jautā. Es vienmēr nāku pretī, un man ir nākuši daudz cilvēku un prasījuši par šīm tēmām, un es vienmēr padalos. Es esmu par to, ka informācija, viņai nav jābūt stagnatīvai. Informācijai jābūt ir apritē. Un no tā iegūst abas puses. Jo arī es informācijas apmaiņā, es arī uzzinu. Parasti man nāk cilvēki, un es arī uzzinu kaut ko priekš sevis. Tas nav tikai vienpusējs pasākums. Tāpēc, jā, var droši jautāt un vērsties. Jā, tātad Facebookā Alīna Lipiņa, jā. Jā, Alīna Lipiņa. Vienkārši negribas kļūdīties uzvārdā. Un tad jau tas cilvēks arī pēc tam var sazināties, un jūs tur arī sakontaktēsieties, kā tur ir ar enerģijas apmaiņu tā tālāk. Droši, jā. Jo, ne visiem ir tie lauki pieejami, ne visiem ir tāds backgrounds kā tev. Tad varētu sabiedrībai pienest to labumu, ar to padalīties. Jā, un tagad drusku mēs pacelsamies pa čūskas trepītēm un aš pilnīgi atkal baltais taurentiņš, viņš pilnīgi kā zīme. Par to garīgumu vēlējos tev uzprasīt, tu jau tā kā teici par to, ka tā barības ķēde jau pārgāja tā kā uz drusku tādu enerģētisku, ezotērisku, garīgu, kad par to pārcelšanās vietu. Varbūt tev ir tas savs redzējums un savs vārds šī aspektā, ar ko arī padalīties. Kā mainās vide, kad tu pārcelies? Jā, es viņu izjūtu. Zini, man kā 3 bērnu mammai tas ir viss tā interesanti. Mēs māmiņas, manā ir tāda tendence bija, tad mēs izdaram visu priekš citiem, un tad tu pats paliec kaut kur. Pats tā kā priekš sevis principā, tu izdari priekš sevis pēdējais, jā. Un, es tādā baigajā vāveres ritenī biju, un, protams, ka man tā skriešana, bet tā bija visas dzīves, tas formāts tajā brīdī vienkārši noslodze, bija noslodze liela. Stresi, apkārtējā vide, jā, teiksim, tas viss formāts, kādā es atrados. Es jūtu, ka man organisms ir stipri patukšots. Jo es varu parūpēties par tiem visiem pārējiem, bet es par sevi īstenībā
Es biju atstājusi absolūti novērtā. Un, redz, protams, ka tīri fizioloģiski, ja to var izskatot, ka 3 grūtniecības pēc kārtas, jo līdz ko viens bērniņš bija maz drusciņi paudzies, tev jau pieskās nākamais. Un tā ir milzīga noslodze ķermenim. Tā ir milzīga, un tas ir milzīgs iekšējo resursu patēriņš, arī fizisko resursu patēriņš. Un tad, kad es pārgāju uz dzīvesvietu šeit Raganā, mums mainījās augi, kas sāka apkārtnē parādīties. Un bija tādas lietas, kas, teiksim, mums ļoti daudz bija pelašķi, kad es ienācu pirmajā gadā. Mums pelašķi ir pazuduši vispār. Un mums parādījās kliņģerītes. Tā, kad vienkārši nevis 20 galviņas, bet mums parādījās vesels klājiens ar kliņģerītēm. Un tad es sapratu, ka acīm redzot, viņš ir kaut kam vajadzīgs. Man viņš ir vienkārši jāsāk lietot to, ko man daba, acīm redzot, vienkārši noliek tev uz paplātes acu priekšā. Bija tur, protams, ka veselības problēmas saistīts ar to, lai tagad tur tādos sīkumos tur tā neķidāsim, bet līdz ar to, jā. Jā. Un tad varbūt te ķersimies skaidri, vērsim pie ragiem, jo, mums tomēr tas mežāzis tur liena laukā. Mežāzis liena laukā. Un es vērsis mežāzis un vērsis lieliski. Jā. Ļoti labi kombinācija. Mums ir vēl apzinātie racionālie ragi. Jā. Ar mums vēl var kaut ko sarunāt. Vēl var sarunāt, jā. Tikai nevajag daudz kaitināt tā līdz galam mūsu. Nevienu sievieti nevajag kaitināt. Tiem, kuriem ir ragi, tiem vēl vairāk, bet nevienu sievieti nevajag kaitināt. Tā izstāv strukturēti, jo, kā man te saka, ka pēc maija kalendāra esmu 12 atslēga, kura skalda un valda, no sērijas varbūt ne skalda un valda, bet, kurai ir tāds tendence cirst dažreiz. Tā var būt. Bet es cērtu tikai to, ko vajag cērst. Arī fakts. Arī fakts tā strādā, jā, mežāžiem. Tāpēc vērsim pie ragiem par garīgumu un garīgajiem skolotājiem. Un garīgo to garīgo mārketingu, var teikt, kas tajā internetā tiek izplatīts. Kaut gan, ir jau tāds teiciens, kā tur bija pa tām aitām, kur aitas tur cirpēja. Un katram ir savs skolotājs, bet piemēram, es jau to esmu daudz par to runājusi. Cik daudz, pēdējā laikā varbūt tā mazāk klusēju, jo vairs jau nav jēgas runāt. Bet, kā ir, kā piemēram, tu kā trīsbērnu māte, kad trīsbērnu mātei tur jābūt tādai iekšai un tādai sirdī. Vēršiem ir viss kārtībā. Kad tur ir riktīgi jābūt. Kā tu ieteiktu cilvēkam, lai viņš tā kā, vai tomēr tur ir tāpatās kā ar to, ko pārtiku, laikam varbūt tam cilvēkam tomēr ir tajā bedrē jāiekāpj, lai viņš zinātu, ka nākamreiz ir jāpiet apiet. Tās bedres, tās ir visvērtīgākās skolas. Mēs gribēdami nevaram sev nodrošināt to apmācības procesu visefektīvāko, kāda mums var salikt, tā teikt, liktenis. Ja? Un bedres, un citreiz jau dziļāka. Ir cilvēki, kuriem pietiek ar mazākām bedrēm. Ir cilvēki, kuriem vajag dziļākas bedres. Man vajadzēja dziļu bedri, lai es atsistos tā pamatīgi, kārtīgi, tā, ka brīžiem likās, ka varbūt pat ka vairs pat nav spēka piecelties. Tas stadijas ir. Neviens nevar sievieti iznīcināt. Viņu var pamazināt uz brītiņu, bet viņu nevar iznīcināt.
Tas ir, tur es atkal skatos kādu, kuram ir tā karma un tas liktenis. Nu, tas vairāk arī sasaucoties ar astroloģiju, jo nāk dažādi klienti, nāk dažādi stāsti. Un ir ļoti interesantas situācijas. Un ir ļoti interesanti dzīves tie modeļi, rakursi, kā kuram iedod to kombināciju. Jā. Jo tas viss, es īstenībā redzu viņu tā, ka katram iedod to iespējami labāko, spēcīgāko dzīves skolotāju, kāds ir vajadzīgs. Jo bez tā dzīves skolotāja vai mums vispār, es uzskatu, ka mēs ejam pēc kaut kādām default programmām, mēs ejam vienkārši pēc inerces. Un mums liek apstāties un reāli sākt izvērtēt vispār kaut kādas dzīves notikumus tieši sitieni. Caur glaudīšanu nekas nenotiek. Tas nestrādā. Mēs esam matērijā. Mums ir ragi. Tiem, kuriem ir ragi, tiem mazāk lēnāk pieliec. Vismaz man. Tāpēc tās dzīves skolas, viņas tieši, jo ko dara tie kritieni, viņi īstenībā, es redzu tā, teiksim tā, cilvēkam no dzīves, viņam ir tātad kaut kāds enerģijas elementu kopums, jo tas ir tas princips, ka nav vispār iespējams divi vienādi cilvēki. Tas ir tas princips, ka nekad diviem dažādiem cilvēkiem, vienalga vai tās ir divas sievietes, vai tie ir divi vīrieši, viņiem nekad nederēs vieni un tie paši padomi, viens un tās pašas skolas mācības, kaut kādas dzīves, ja tādas, esencija viņam iedot, tagad obligāti dara šitā. Tas nestrādās, tāpēc, ka katram enerģijas veids, viņš strādā vienkārši savādāk. Tas ir tā kā ar pirkstu nospiedumu. Jūs nevarat atrast diviem cilvēkiem vienādas pirkstu nospiedumus, tas nav iespējams. Un tas ir tas, ka tu nevari uztaisīt, ja mums ir lācis un zīlīte, katram ir savs enerģijas diapazons, kapacitāte, enerģijas vibrācija. Kāpēc arī viņam tāds izskats ir? Kāpēc viens ir liels, viens ir mazs, kāpēc viens ir smagnējs, otrs ir filigrāns, viņš var lidot, ja? Tāpēc, ka enerģijas formāts katram ir unikāls. Un mēs nevaram pataisīt zīlīti pa lāci un lāci pa zīlīti. Un diviem cilvēkiem nekad nedarēs viens un tas padoms vai ieteikt. Un vispār šitā ieteikšana, un tā kā tie skolotāji, tie guru, baigi jāskatās. Tu vari ņemt līdz kaut kādam brīdim, kur tu redzi, ka tas tev strādā, un arī visu laiku skenē, vai tev ķermenis ņem pretī, jo, ja ķermenis sāk bloķēt, tur nebūs praksē, tu nevarēsi to pielietot, jo ir acitiens. Un ko es gribēju par tām bedrēm, ka īstenībā tās bedres tam cilvēkam, un tā strādājot ar klientiem, ļoti interesanti, jo tās bedres ir tie elementi, kas atslēdz tos iekšējos kaut kādu to kapacitāti un to elementu kopumu, ko cilvēks sevī nepazīst. Un viņam nekad netiek uzbūstots kaut kāda tā kvalitāte, kur viņš jau pārzina. Tad, kad ir bedres, viņam tiek atvērta šķautne uz tādiem elementiem, par kuriem viņš sevī pat nezināja par eksistenci. Jā, bet par tiem garīgajiem skolotājiem gribētu pieminēt to, ko mēs arī aizkadrā runājām, un kas ir ļoti, tas ir ļoti būtiski, jo, kā es jau tev arī pirms tam teicu, medicīnā ir teorija, un teorija pielieto praksē. Un ar to teoriju praksē tu iegūsti to savu specialitāti vai to savu profesionālismu, jo tā ir, nosacīti sausa medicīna. Tad vēl ir alternatīvā medicīna, kura ir drusku tāda sulīgāka, jo viņa ir vairāk pie dabas, un tagad, ja pie dabas, tad vairāk pie dieva un īstuma. Bet ne par to. Runāja par to, kad, ja cilvēks strādā ar garīgumu, tad viņam ir jāmāk vai vismaz jācenšas savienot tā augšiņa ar to sirds centru, jo tas dievs, tās zināšanas, tās sirds gudrība, kas ir zinātniski pierādīta, kad sirdī ir smadzenes, kuras vispār ir pat jaudīgākas par smadzenēm. Elektromagnētiskais centrs, jā. Ka viņas ir tā vieta, kur dvēseli dzīvo, kur Dievs runā caur sirdsapziņu, caur sirds sajūtu, sirds apziņu. Un, ja ar to sirdi
ir kaut kādu iemeslu pēc, ir nevis fiziskas veselības problēmas, bet tīri enerģētiskas, kad tas cilvēks to sirdi nejūt kaut kāda iemesla pēc, tad to garīgumu tā grūti ir padot uz priekšu. Tam jau patiesībā nav nozīmes, vai tas ir tieši tur sirdscentrs, ja līdz ko mums kaut kāda funkcionalitāte ir pazudusi ķermenī. Ja? Vienam varbūt tas ir ļoti atvērts, varbūt mentāls kaut kur brauc nost. Un viņš varbūt ar sirdi var iedot cilvēkiem. Viņš varbūt tur pat ir tās vibrācijas, ka viņš spēj tur kaut ko viņam attīrīt, ja tur dziedināt un vispār jau. Bet ja viņš arī, teiksim, to mentāli, tur mentāls būs sabloķējies nepareizi, viņš arī neko nevarēs izdarīt. Tas ir stāsts par to, ka mums ir jābūt, vispār tas, ja tu gribi būt skolotājs, tev jau vispār ir visam jābūt, tev ir jābūt, ka tu esi pats sevi sakārtojis. Jā, tieši tā, jo savādāk tas nestrādā. Jo mēs varam dalīties ar savām pieredzēm, savām domāšanām, saviem redzējumiem, bet ja mēs kāds mums sauc sevi par skolotāju, kurš dod to ķēdi tālāk, tad ir jāiet pēc tā piemēra. Jā, es piekrītu, mēs visi esam šeit, kas mācās, un šeit ir skola, jā, bet tomēr ir tās pakāpes. Bet zini kā, Ilze, man ir arī vispār šitas, tas ir tas bišķiņ, tas varbūt kaut kāds tas psēd, bet tas ir pilnīgi mans individuāls skatījums, un tas nenozīmē, ka tagad kādam jāpiekrīt man. Bet ko vispār nozīmē tāds skolotājs? Ko tas nozīmē? Mēs taču šeit visi esam, jebkurā kādā dzīves posmā, mēs visi esam jebkuram skolotājs, un mums visi pārējie ir skolotājs. Sākot ar cilvēku, kas mums iemāca cept kotletes, beidzot ar to, kas mums palīdz saprast kaut kādu iekšējās, savas zonas, kas, teiksim, kaut kāds dzimtas traumas, tur programmas kaut ko. Un tad vispār nodarboties ar to definēšanu, likšanu kādu uz piedestāli, es vispār patreiz man ir tā, ka es tam pat neredzu jēgu. Esmu izgājusi piedestālus un autoritātes esmu izgājusi. Tās visas ir prāta spēles, un beigās tu saproti to, ka tieši kā tu saki, nav īsti ne skolotāji, ne autoritātes, jo viņas visas mainās savā līmenī. Tieši Tev tā. katrā brīdī ir vajadzīgs savs piedestāls, savs skolotājs, Tieši savs tā. līmenis, lai tas viss pēc manas pieredzes, tas viss ir tas, kas tev ved atpakaļ pie sevis. Tieši tā, un beigās, kurš tad iznāk tas skolotājs? Tu jau noformējies, ka tu pats, tur jau tā lieta. Tur jau tā lieta. Tas arī ir stāsts par to. Tas jau bija vairāk domāts par tiem, kuri, tie cilvēki, kuri pozicionē sevi par skolotājiem. Bet mēs jau katrs kaut kādā posmā sev pozicionējam. Es tā redzu, tur atkal tas cilvēkam tas ego mehānisms. Es tā kā neskatos, ka tur, viens tagad tur profesionāli, ja taisa mārketingus un taisa, ka viņš ir skolotājs, ja. Otrs varbūt to nedara. Mēs jau visi esam. Tas akcents uz to bija tanī, kad aicināt cilvēkus aizdomāties par to, ka pirmkārt jebkura informācija ir jāuztver ar saprātu un ar skaidru redzējumu un tādu varbūt kritisku, analītisku domāšanu, lai kāda viņa arī būtu. Visiem jau ir tās dvēseļu saiknes. Tā kā tas skolotājs satiks to skolnieku un skolnieks satiks to skolotāju. Un kas ir interesanti, ka nemaz nav iespējams satikt neatbilstoši līmeņa. Tas arī jau ir, viņš jau dzīvē ir pārbaudīts un pārliecinājies. Katram atnāk tieši atbilstošā kapacitāte un gradācija. Un savādāk tas nenotiek. Arī. Nezinu. Kam noderēs, tam noderēs, kam nenoderēs, tam nenoderēs, ņemiet par labu, kā ir.
Jā, un retrogrādais Merkurs ļoti labi strādā, jo kārtas ir manā somā. Es tūlīt vienu mirklīti. Dievs mīl trīsvienība. Redz kā. Bet, nu, Man būs jāvelk, ja? jā, šīs ir simboliskās kārtas, kuras man tagad jau ir tāda tā kā tradīcija palikusi ņemt, jo viņas ir esība pastaiga dabā. Tur ir divas māsas, divas foršas māsas, kurām arī ir ļoti tīra un skaista frekvence. Un viņas ir uztaisījušas kārtas, kuras ir simboliskās kārtas ar dabas elementiem un dzīvnieku elementiem. Un tas ir augi un dzīvnieki un daba, kā piemēram te pie dabas ir uguns un migla. Un es parasti viņas drusku paspēlējos ar to, kad viņas... Jā, pasies izleci jau vienu. Jā, izlec. Bet man vai tev tagad jautājums? Noliksim pa vidu. Nu, noliec Tas pa būs vidu, jā. mums. Pat izlec ārā, jā. Nu jā, jo te es padomāju par, gan tās domas man tur tādas gaisīgas bija, bet doma bija par šodien. Bet tad izvilksim priekš tevis tieši kārti. Man vienmēr patīk kaut kur parašināties. Tā, un es izvilkšu šito kārtu. Es viņu atvēru. Un, nu labi, varbūt arī nevilksim. Labi, lai tad šitā ir mūsu kurmis. Tici, jūti, ka viss tev ir vajadzīgais pieejams tieši šeit un tagad. Ieraugi savu unikalitāti, iekšējās resursus. Nevis caur prāta spriedumiem, bet sajūtu dziļumu ārpus gaismas un tumsas. Tu veido iekšējo vidi, kas baro un stiprina. Kurmim ir pacietība, instinkti, intuīcija, uzticēšanās sajūtām, iekšējā redzē, sensorais jūtīgums, saikne ar zemi, orientācija zemapziņā, iedziļināšanās, senči, redzētais šķietamības, ego meistarība, matērijas pieņemšana, savu resursu un unikalitātes godināšana, neizskaidrojumu notikumu labvēlība. Tomēr atbilst. Tomēr atbilst par to, ko mēs šodien runājām. Te ir gan sazemējums, gan arī sieviešu enerģija, man liekas, ka šitie visi tie raksturojošie vārdi. Jā, gan arī mistika, gan arī ego, gan arī zemapziņa un garīgums. Tā kā kārti visnotaļ labi izskrita. Nu, mans vēstījums ir strasts, un man kā vienmēr transformācija. Es kā transformācija par transformāciju ar transformāciju. Transformācija, atjautība, elastība, autentiskums, kopiena, intuīcija, pārmaiņas, vadība, radošums, līdzsvars, jauns sākums, cerība, gaisa, kosmiskā saziņa un sinhronitāte. Atzīstot savu vietu lielākajā dzīves tīklā, tu spēj izjust dziļāku empātiju, līdzjūtību pret sevi un apkārtējiem. Katrs cilvēks ir cilvēks kolektīvās apziņas izpausme. Aud savā dzīvē līdzsvarā un harmonijas audeklu no domām, darbībām, miedarbībām ar citiem. Atrodi vidusceļu, kur līdzās pastāv miers un produktivitāte. Nu jā, šodien es biju uz fantastisku masāžu, kur man masierīte nosauca, es tagad pabarošu savu ego, viņa mani nosauca kosmiskā gaismas būtne.
Un te tieši par kosmiskā saziņa kaut kā ļoti. Man ir stārķis, jā, ļoti interesanti. Atzimšana, atjaunošanās, plašāka perspektīva, zemapziņa, saziņa, stabilitāte, auglība, lojalitāte, ģimenes saites, dvēsele, pārēja, jauns sākums, līdzsvarot neatkarību un partnerību. Nu, tiešām pilnīgi kā pa tevi. Man pie mājas ir ļoti daudz stārķi. Izteikti, mums pat ligzda ir. Jā, stārķīšiem. Fantastika. Tā kā tas ir, jā, mums pie mājas arī. Nu jā, mīlīši, tā kā pateicība jums par tiem, kuriem būs pacietība šo noskatīties. Bija ļoti dzīva saruna ar divām dzīvām sievietēm. Visuma māteim. Un, ja jums tiešām interesē par astroloģiju, kāda veida astroloģija tev ir saule un mēnesis, tas ir džoitišs un... Vispār ir tā, ka es viņas kombinēju, jo pārsvarēs ņemu no rietuma astroloģijas. Visas bāzes, lai varētu redzēt, visus dzimšanas punktus, tāpat dzimtas programmas, kas tur nāk līdzi, teiksim, uz atsaitēm, jau uz izstrādnēm. Bet ir kaut kādi elementi, ko es ņemu arī no džoitiša, jo tur ir pāris, tādas specifiskas nišas, kuras tu nevari viņas ignorēt. Un maija kalendāru to arī tā kā Pagaidām ne, bet es domāju, ka es droši vien, ka es kaut kad arī tur iurpšos iekšā, jo tā ir manas sirds lieta un man pilnīgi tur ir, es jūtos tā kā zivs ūdenī. Jo cik es esmu, jo man ir tas prāts, tas analītiskais prāts, iespējams, man tās 12. atslēgas tas nāk, tad tu sazini, bet tas analītiskais man prāts ir, un viņš vienmēr visu to informāciju, kuru viņš saņem, viņš pēc tam viņu sakopo, sāanalizē, pārskata, vai tiešām tas tā ir, vai tas ir tikai tā rakstīts. Un tad maija kalendārs tik tiešām ir tas, kuru es viņu gan nepārzinu, bet cik ir tie apraksti pa tiem cilvēkiem dzirdēti un pa tām dienām, tām maija dienām, es domāju, ka viņš ir viens no precīzākajiem. Tā kā tās sanās sistēmas, es vispār uzskatu, ja mēs arī tā mazdrusciņi tā ārpusot tādas pragmatiskās, tās mūsu zemes dzīves. Es vispār uzskatu, ka tās sistēmas, viņas tika iedotas līdzīgi tā kā Mendeļejeva tabula, ka viņš it kā nosapņoja viņu principā, ka viņš neizdomāja pats tur to visu struktūru, kā tas viss izskatās, kā tie elementi. Es uzskatu, ka šīs te senās struktūras, jo astroloģijas visi tie paši maija kalendāri, viņas īstenībā arī taro sistēmas. Tas viss, es uzskatu, ka cilvēks, viņš nav īsti spējīgs no nulles, no nekā viņu īsti izveidot. Tur ir bijuši kaut kas, ka tā sistēma ir iedot savā veidā gatavu. Un iespējams, ka cilvēks vienkārši ir uztvērs tajā brīdī to informācijas kopumu, un tad viņš var matērijā viņu izlikt ārā. Teiksim, pierakstīt viņu vai saklasificēt kaut kā. Bet es domāju, ka tās sistēmas viņas ir iedotas kā vesels kopums. Un, tā kā tas bāzējums tur ir, Jā, es tam varētu piekrīt un ņemot vērā to, kad man kārtas ir tādas visnotaļ mīļas, visāda veida. Un tad ir tā daudz tie stereotipi par tām taro kārtīm, sevišķi kristiešiem. Tur es gribētu pozicionēt to, ka taro kārtas nav ļaunums. Un ellē, tu nenokļūsi ar taro kārtīm. Ja tu viņas pielietosi pēc sirds apziņas. Jo jebkuru instrumentu var lietot cilvēku labai un pret cilvēku labu. Līdz ar to... Patiesībā, bet šis arī ir ļoti interesants temats, jo īstenībā jau neviens instruments, ja tā ņem, viņš nav ne labs, ne slikts.
mums viss vienmēr ir, tur ir līdzsvariņš, viņš ir duāls, un arī par šīm taro kārtīm, tā kā es pat arī strādāju viņām, tad īstenībā tas, ko viņas attēno pasaules modeļus. Un kas tad mums ir dzīvē? Vai tad mums viss tikai labs vai tikai slikts? Melns un balts, nav, viņš taču iet kaut kādā, mijiedarbībā. Un tās kārtas, tās taro kārtas, ka tur citiem ir aizspriedumi, viņš atspoguļo tikai pasaules modeļus. Viņš tev parāda dažāda veida šīs te struktūras, kas tev dzīvē jau ir, vai kas tev var izspēlēties, un tas, kādus tu izdari secinājumus, tas ir atkarīgs no tevis paša. Ja tu visu uzskati, ka šausmas, briesmas, drausmas, tad tev arī liksies, ka tur, kaut kas negatīvs, Bet... tas ir pēc tās simbolikas, bet, taro kārtīm, viņam tam enerģija pati par sevīm ir ļoti jaudīga. Protams, ne tik jaudīga kā rūnām. Rūnas ir specifika vēl, Jā, bet... Un runas joks nesaprot. Jā, tas tā arī ir. Tie, kas nepārzina runas, pie runām nevajag ķerties. Tur vajag būt ļoti, ļoti apzinātam cilvēkam, kurš zina, kur par ko ar ko. Jo, tur... Skandināvija ir ziemeļu tauta, viņiem humoru izjūt nepiemīt. Un jautājums, vai tas tiešām nāk tikai no viņiem, vai tur jau kaut kādi pirms tam jau arī pirmsākuma un senči kaut kas, kas arī kā pārņemts vienkārši tās runas. Jā, tas arī vēl labs jautājums. Tas Bībeles stāstīņš par Ādamu un Ievu, tas jau ir vēsturiska pasaka. Mārketings. Tas bija mārketings. Ļoti labs mārketings turklāt. Ļoti daudz pavilkās. Tā kā, man liekas, ka mūsu laikos jau liela daļa no cilvēkiem saprot to, kad stārķis mūs neatnes, un no Ādama ribas neviens nav cēlies. Bet... Par tām taro kārtīm un visu to maģiju es vēlējos pateikt to, ka, protams, katram mums ir skola un katrs jebkuru instrumentu pielieto pēc savas apzinātības un pēc savas dvēseles, izvēles līmeņa un ceļa. Un, ja kāds tur arī tās ziepes savāra, tad varbūt tādā posmā viņas bija jāsavāra. Bet ir jāatcerās tas, kad augšas, viņam arī viņiem ir sava humorizma. Viņiem ir sava humorizma. Tas ir smalkāka nekā mūsu humorizma. Kuru viņiem visnotaļ labi pielieto pie mums. Bet tad, kad mums ir jāiet jāatbild viņiem, tad viņiem humora izjūtas vairs nav attiecībā uz mums. Viņiem ir, tikai mēs nesaprotam viņu humora izjūtas. Un tāpēc ir tā, kad, ja ziepes ir savārītas, nekas briesmīgs, tā tas sanāca, bet ir jāatcerās to, kad augšā nav neviena attaisnojuma, neviens attaisnojums netiek ņemts vērā, jo, ja tu esi savārījis ziepes, tad tev par to ir jāatbild. Un tāpēc, jebkuru instrumentu, ko kāds cilvēks pielieto, tad jebkas viņš būtu. Runas, kārtis. Arī dodot padomus, starp citu. Arī. Cilvēki to arī nesaprot, ka tad, kad tu dod tos padomus, tu vari baigi īstenībā auzās iebraukt, jo tu jau pat, tur iet tikai no tās savas skatu punktu, bet vai tas atbilst tā cilvēka vispār kaut kādai konstelācijai, tu jau neko nezini. Jā, arī ar tiem padomu došanām. Tas ir tāds labs triks, kā mēs varam iedot padomu otram. Jā. Uzņemoties daļu, viņa pēc tam atbildību par kaut kādiem tiem, ja viņš to padomu pieņems un viņš izdarīs tā, tad mums pēc tam būs kaut kādā līmenī, mums būs jāiesaistās viņa dzīvē. Tā atbildība mums sanāks. Šis jau arī praksē jau ir redzēts, kā tas strādā. Jā. Tā kā tas ir jebkura veida instruments, kuru tu izmanto, tu pa viņu atbildi. Jā. Un arī par tiem garīgiem skolotājiem.
ir tas, kad tas, kas stāv blakām ziepju vārīšanai, tas ir līdzdalīgs. Viņam pa mici nesitīs varbūt tik stipri, jo viņš tās ziepes nesavārīja, bet viņš asistēja. Un par asistēšanu arī ir jāatbild. Tāpēc esam mīlīši apzināti un atceramies to, kad dzīve ir process, Dievs ir viss, un vienīgais ļaunums, kas pasaulē pastāv, ir mūsu pašu izveidotais. Tāpēc pasakas par paradīzi un elli ir viena daļa no grāmatas, jo šīs daļas mēs paši radam. Jā, tā kā drusku mēs tā kā aizrunājamies, bet mums tas ir piedodams, mēs esam sievietes. Šodien ļoti skaista diena, tāpēc var sēdēt un ilgi baudīt un dalīties. Tā kā. Paldies tev, ka tu mani paaicināji. Jā, paldies tev, pateicībā. Tas vienkārši dievišķi. Tas vienkārši dievišķi. Mēs visi tādi esam. Tas ir deguns nies. Ziņas būs. Jā, un tā kā, ir astroloģija kārtis vai uztur speciālists ar dabas tīrām vielām, lūdzu, Alīna. Droši, jā. Un sazināties. Man ir prieks vienmēr pakomunicēt, ar jauniem cilvēkiem. Labi, pučiņš un mīlīši. 4. reizē gan būs beigas.